Čau, čau! Šodien ir 2. septembris. Pēc plāna mums bija doties uz IFA izstādi, kas notiks Berlīnē, Vācijā 7. septembrī. Tā kā skatījāmies dalībnieku sarakstu, atradām tādu interesantu mašīnīti elektro, kaut kādu analogu Citroen Ami no ķīniešu firmas AstraUX, un piesakojām viņiem Facebookā. Viņi rakstīja, ka 4. septembrī būs mašīnītes prezentācija Berlīnē, un kad tiks izvēlēti 50 laimīgie, kurus uzaicinās uz prezentāciju. Mēs tā kā arī pieteicāmies uz viņu, un vakarā, 1. septembrī atnāca mums uzaicinājums, redz, kur ielieku bildīti no Messengera, ka, ja mēs vēlamies, ka mēs varam piedalīties prezentācijā, bet viņa notiks 4. datumā, 2:00 Berlīnē. Tā kā saņēmām 1. septembrī. Tomēr izdomājām pamainīt plānus un doties nevis 7. septembrī, bet doties jau rītdien. Tā kā biku steigā sanāca visu pārlikti un dodamies skatīties prezentāciju. Kas tā par mašīnīti, kas tā par firmu, kas un kā, nezinu, ir ļoti interesanti. Zinu tikai to, ka viņa šobrīd maksā pati pirmā komplektācija ap 6000, tur kaut kā interesanti. Priekšpasūtījums, pēcpasūtījums, tur cena atšķirās 6 vai 7, bet, ka tā mašīnīte maksā 6000, visi pirmie cipari, nobraukums, jauda un tā tālāk izskatās ļoti līdzīgs analogs Citroen Ami. Izdomājām ielikti sludinājumu, ka pārdodam savējo Ami. Ja nu viss sanāk, kas sajiet kopā, ka aizbrauksim, iepatiksies, pārdosim Ami, tad arī iegādāsimies jaunu dzeltenu elektromobīlīti. Tā kā rītdien 5:00 no rīta dodamies ceļā un skatāmies, kas no tā sanāks. Sanāca atbraukt ļoti laicīgi, un prezentācija bija Berlīnes centrā. Un, lai iebrauktu Berlīnes centrā, vajadzīga kaut kāda speciāla ekoloģijas uzlīme, kuru mums ātrumā nesanāca iegādāties. Nolēmām mašīnu novietot 2,5 km no prezentācijas vietas, un sanāca tāda garāka, bet forša pastaiga. Sanāca arī noiet gar Berlīnes mūri vai sienu, kas ir šobrīd apzīmēts ar daudziem zīmējumiem, ko ir radījuši mākslinieki no visas pasaules. Tur var atrast gan politiskus, gan mākslinieciskus zīmējumus. Šeit var redzēt AstraLux AL un AstraLux AL6 salīdzināma tabuliņas, bet galvenā starpība ir tāda, ka AL6 var vadīt no 14 gadiem, AL7 jau vairs nevar vadīt, jo tur ir palielināta jauda. Šoreiz apskatīsim tikai AL6 bāzes komplektāciju. Ir pieejamas 2 bāzes krāsas – Citroen dzeltens un titāna pelēks. Ar AL6 var braukt no 14 gadu vecumu ar AM tiesībām. Ar pilnu uzlādi var nobraukt līdz 95 km. Integrēta telefona aplikācija.
ABS bremzēšanas sistēma. Trīs gadu rūpnīcas garantija. Pieci gadi akumulatora garantija. Piecu kilovatu motora jauda. Maksimālais braukšanas ātrums 45 km/h. Priekšpārdošanas cena 5990 eiro. Aprīkots ar iebūvētu kondicionieri un apsildes sistēmu. Stūres pastiprinātājs. Drošības gaisa spilvens airbag. Divatā arī var ielīst. Mopēda auto piegāde sākot no 2026. gada 1. martā. Tāda īsumā bija auto prezentācija. Videoklipa aprakstā pievietoju prezentācijas linku no YouTube pilnā izmērā, kam interesanti apskatieties. Kāpēc citreiz saucu par mopēta auto, kāpēc citreiz par auto, tāpēc, ka 5 kW versija ir mopēta auto, 10 kW versija ir auto. Dodamies atpakaļ uz stāvvietu pie mašīnas. Šoreiz izvēlamies mazliet citu maršrutu gar upi. Īsumā prezentācija patika, bija ļoti interesanti, bet diemžēl mopēta auto būs pieejams tikai nākošgad martā. Sanāk, šobrīd viņu nevar iegādāties, notestēt un tā tālāk. Tā kā ir maza rūgtuma sajūta. Bet, noteikti tuvākajos mēnešos būs kaut kādi testa braucieni, tajā. Cerams, ka jums video patika. Tiekamies jau drīz.